Ting, 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 ting. Redzi? Barvede. Aiziet pa priekšu. Man patīk darbs ar zirgu brīvībā, kad katrā kopā būšanas reizē mēs atkal esam panākuši pretī solīti apusējai sapratnei. Man jautā, kāpēc man zirgi? Ar sportu mēs nenodarbojamies, nomas pakalpojumus nepiedāvājam un arī pārdošanā savus zirgus nepiedāvājam. Tad kāpēc? Es vēlos, lai cilvēki brauc uz šejieni un viņiem ir iespēja būt kopā ar mūsu zirgiem. Zirgi ir lielisks veids, kas mums palīdz atgūt līdzsvaru pēc stresa, kas radies darbā vai privātajā dzīvē. Es zinu, ko es runāju, jo arī man savulaik zirgi ir palīdzējuši. Augustu stāvs ir vieta, kur mīt laimīgi zirgi. Un mana doma par laimīgiem zirgiem, vai mani principi par laimīgiem zirgiem, ka laimīgs zirgs ir tas, kuram ir iespēja dzīvot barā un kuram tiek nodrošināts maksimāls kustības. Mūsu zirgiem ir ļoti plašas ganības, aptuveni 30 hektāri. Mūsu zirgi principā 24/7 režīmā dzīvo barā ārā, taču vienlaikus viņiem ir iespēja izvēlēties iespēju palikt ārā nojumē vai iet iekšā stallī. Mēs apmācam un audzinam zirgus maksimāli zirgam draudzīgām metodēm, tādus zirgus, kas grib būt kopā ar cilvēku, kas grib miedarboties kopā ar cilvēku, kurš ir draudzīgs cilvēkam un pats galvenais, kurš ir cilvēkam drošs. Es apzinos, ka visu savu atlikušo mūžu es pavadīšu arvien vairāk un vairāk iepazīstot zirga psiholoģiju, zirga uzvedību, jo man ir interesanti pētīt un izzināt viņu valodu, kā zirgs komunicē ar zirgu, kāds zirgs ir saskarsmē ar zirgu, jo mācoties un vērojot viņu saskarsmi, man šķiet, es arvien labāk saprotu un uzsveru, kā man runāt ar zirgu un kā man atrast ar zirgu kopēju valodu, lai zirgs saprastu mani. Jo, lai zirgs saprastu mani, man ir jāsaprot zirgs.